Katrs trešais latvietis atzīst, ka ir izdedzis. Kur slēpjas šī statistika un kāpēc tas notiek? Iespējams, ir zemapziņa, kas to ietekmē, iespējams, ir citi faktori. Tieši tādēļ šodien uz sarunu esmu aicinājusi Zārgusu, jeb Viesturu Dūli, kas ir motivators, emocionālā intelekta treneris, programmas mācību spēju vadītājs un kopumā ļoti iedvesmojošs cilvēks, kuram rūp bērnu turpmākā izglītība, kā arī katra paša cilvēka personīgā izaugsme. Sveiks, Zārgus, un paldies, ka tu šodien esi šeit. Paldies arī, ka tu esi šeit, prieks tev atkal satikt. Mēs runājam, minēju statistiku par izsīkšanu un izdegšanu. No kurienes rodas izsīkšana? Kas ir izsīcis cilvēks un kā mēs līdz tam nonākam? Man liekas, gluži tāpat kā ar sarunāšanos. Ja mēs nemākam runāties, tad mēs paļaujamies uz veiksmi un laimi. Un ar izdegšanu ir palīdzis pats. Tā ir prasme neizdegt. Un es savulaik izdegu 2 reizes gadā. Un man tās izdegšanas bija tā, ka es aizvelku, un tad vienā brīdī tas vads lūst, un tad es mēnesi nevaru attiekties. Un tiešām, kad pēdējo reizi es mēnesi nevarēju attiekties, es sapratu, ka tā pietiek, jo es ļoti daru ar deksmi to, ko es daru, un tad tie, kas dara ar deksmi, tie mēdz sadegt, tāds skaists latviešu kalambūrs, vai ne? Un te es sapratu, kaut kas ar to ir jādara, un principā tā ir prasme just savu ķermeni, saprast, kā ķermenim palīdzēt, un kā, ja mums ir mazs laiks, piemēram, mamām, tētiem, ir maz laika, kā īsākā laikā spēt atjaunot ķermeni. Kā tu nonāci līdz tam, ka tu nespēji saredzēt un tiešām attopies, es tā kā izdegu? Kāpēc mēs tā darām? Mēs tā darām tāpēc, ka es aiziešu uz izglītības sistēmu šeit. Tad mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir sekas izglītības sistēmas ieradumiem. Tad izglītības sistēmā ir ieradumi, tas, ka mēs varam mācīties kaut ko rezultātiem, bet bez jēgas. Tad izveidojās cilvēku paudze, kura vienkārši dara kaut ko bez jēgas, vienkārši tāpēc, ka vajag ķeksi, tāpēc, ka kāds to cits teicis, un tā tālāk mēs to atpazīstam, vai ne? Mēs iznākam no skolām ārā, kas ir vēl saistība ar to izdegšanu, mēs iznākam ārā no skolas, kā es ļoti varbūt tā sarežģīti un tieši pateikšu, kā salauzti cilvēki, kur vairs nemīl kustēties. Ja iedomājies 6-gadīgu bērnu, ka viņš aiziet uz skolu, viņš ies palēkdamies, kustēsies tā kā tāda dzīva ūdenzāle. Un ar katru gadu tā tendence palikt nekustīgākiem pieaug. Tagad vēl nāk telefonu klāt un tā tālāk mēs kļūstam arvien nekustīgāk. Līdz ar to mēs pēc būtības esam, iedomājieties, suns, viņam ir 3 gadi, viņam gribētu skriet un pēkšņi suns paliek garlaicīgs un viņš vienkārši ir noēdies, līks, šķīps un tā tālāk, kurš nemīl kustību. Mums ir ļoti daudz ieradumu, kas nāk no izglītības sistēmas, un es nesaku, ka izglītības sistēmā cilvēku to speciāli dara, vienkārši tas tā ir uzbūvējies un izglītības sistēmā par laimi ir kolosāli cilvēki, kas to mēģina labot. Bet tās sekas ir diezgan trakas, un mēs redzam visapkārt dzīvē, tiešām, ka mēs esam izglītības sistēmas sekas. Kā tu domā, kāpēc vispār ir svarīgi apzināties to savu dzīves jēgu, aicinājumu, jo jēga varbūt, tad katram jau tāds savu, bet tas tavs aicinājums, un vai mums katram ir tas aicinājums? Jā, mums katram ir tas aicinājums, tāpēc, ka mūsu ģenētikā ir kaut kādi dotumi. Gluži tāpat kā, piemēram, es pateikšu analoģiju ar sportu. Tātad sportā ir cilvēki, kuriem dotumi uz sprintu. Vienkārši muskuļu šķiedras tā paredz. Ir cilvēki, kuriem dotumi uz lekšanu, uz volejbolu, basketbolu, tur ir kaut kādas ģenētiskās īpatnības. Un tas pats ir par interesēm. Vienam cilvēkam būs psiholoģija, kur producentas kundze stāstīja par savu meitu, kurai interesē ģeogrāfija un karogi. Tevi interesē arī izprat par pārtiku, par fizisko kustību. Jā, katram ir ģenētiskās dotības kaut kādas. Un tajā brīdī, kad mēs netrāpam tajā savā ģenētiskajā dotumā, mēs principā esam tā kā delfīni, kas mēģina kāpt kokos. Viņš ir piedzimis kaut kādā vietā un tusējās ar pērtiķiem, un tas ir kolosāli. Pērtiķi ir laimīgi tusējās pa kokiem, bet arī delfīns kaut kādā brīdī saprot, man laikam ir jādzīvoja šeit un jādomā, kā labāk kāpt kokā. Mēs netrāpam savā vidē, mēs netrāpam savā vietā, un tas ir destruktīvi visam. Veselībai, attiecībām, tam, ko es dzīvē varu realizēt, manam optimismam. Un Latvijā ir 86% cilvēku, kuri darbā nejūtās motivēti. Tas ir man liekas, ka aptauja un tie cipari apmēram turās. Un atkal tās ir izglītības sistēmas sekas. Mēs iznākam no skolas ārā, un mēs nezinām, kur iet, kā iet, pēc kādiem parametriem, ko meklēt un pētīt. Tad tā ir viena no principā pamata atslēgām. Ja es neesmu īstajā vietā, es nedaru to, kas man vajadzīgs, mana veselība iet uz leju, man attiecības sarežģījās un tā tālāk. Kā atslēgt to savu to aicinājumu un saprast, kas tas ir? Daba neko nav ielikusi. Tas varētu būt tik pigorīgi, vai ne? Tas varētu būt ārkārtīgi traģikomiski, ka Dievam varētu būt ļoti melna humora sajūta. Tev nebūs? Jā, tev būs, tā, pastīsimies par karmas sarakstā kaut kādā un tā tālāk.
Tātad pēc manas saprašanas mūsu lielākā atslēga, kas ir skolā kā izaicinājums, kāpēc vēl nav ieintegrējusies apzinātības prakšu došana. Es zinu, ka skolām, jebkurš skolotājs un skolas direktors, kad dzird, kad es kaut ko tagad tādu sāku runāt, viņš atķer galvu un saka, ka tas neko nesaprot no izglītības sistēmas. Un es zinu, atslēgas lieta ir tā, ka tu nevari neko skolā vairāk ielikt. Tāpēc, ka pirmās klasēs ir tikai 5 stundas, ko tu vari dot, un tad ir atkal kaut kāda nosacījuma, tad ir jāmācās bioloģija, ķīmija, vēl kaut kas. Bet te ir tāds lielākās bildes jautājums. Piemēram, apzinātība ir tēma, kas ir kā prasme, ka es mēģinu saprast, kas ar mani notiek. Tad, piemēram, ja bērnam prasa 18 gados, tad, ko tu gribētu studēt, un tu neesi pētījis to savu reakciju uz šo aktivitāti, tad tu principā nezini, vai tev patīk tas labāk, vai patīk šitas labāk. Mēs par ēdienu zinām, man patīk šis labāk nekā tas labāk, mēs viņu sajūtam. Bet mums ir tas pats jāsaprot arī par visām aktivitātēm, ko es dzīvē daru. Piemēram, man bija tendences skolas laikā uz psiholoģiju. Es 14 gados tā vietā, lai pieklājīgi kā īsts normāls fiziski aktīvs čalis sākt uzmantot tos meitenēm, es tā vietā sāku runāties ar meitenēm par to, kā viņām ģimenēm iet un vai tur ar tēviem viss ir kārtībā. Un tu kā padomā pēc tam retrospektīvā, tā bija mana lieta, kas man interesē. Man interesē, kas ar cilvēkiem notiek, kas ar viņu attīstību notiek, bet es aizgāju kaut kur tāpēc, ka atkal es sevi neapzinājos, es to nefiksēju. Un ja es to nefiksēju, tad sanāk 15 man dzīves gadi pagāja citā virzienā. Ne labi, ne slikti. Es biju gan varbūt attapīgs, lai televīzijā kaut ko izdarītu, kas arī bija kolosāli svarīgs laiks, bet, iedomājies, ja nāk katru gadu ar 15 līdz 20 tūkstošu bērnu, un viņi nesaprot, uz kur pus iet, tas ir diezgan traki. Tad pirmā lieta ir apzinātība, ka es jūtos, ka es tāds esmu, jo mūsu smadzenes un acis nav paredzēts iekšskatam. Mēs skatāmies uz apkārtējo pasauli, kā mūs redz, kā mūs novērtē, vai uz mani labi pastījās, vai man labi ciena, vai man neciena. Mums ir diezgan daudz baiļu elementi. Tā ir prasme. Kurienes nāk tās bailes? Jo iespējams arī cilvēkam ir bailes sākt mēģināt sevi izprast, jo varētu likties, ko tu esi pieaudzis cilvēks, saproti, ko tu gribi, vai arī, ja tu dari to, ko tu dari, tad tu to dari. No kurienes tās bailes rodās un kāpēc vienam viņas ir lielākas, otram viņas iespējams tādas, neko iešu, darīšu, nesanāks, nokritīšu, pacelšu, piecelšos, kāds man ejot garām uzpļaus, noslaucīšu un iešu tālāk. Kādam citam ir tikai nekāds paskatījās, nekāds kaut ko pateica, es sēžu te daru, man riebjas, bet es daru, lai tik kāds kaut ko nepasaka, vai kādi ir tie baiļu līmeņi. Dienās mēs varētu 100 līmeņus sazīmēt, un cēloņu alaži būs ģimene un skola. Skola, tāpēc, kas ir interesanti, arī šī brīža vecāki ir bijuši šalaik skolā. Un tas ir viens tāds paradoks, man liekas, ka sabiedrībā, tad, ja kaut kas ir tāds, ko visi dara, tad tas ir akceptējums. Visi to dara. Kaut kādā brīdī nebija matemātika akceptējuma. Kaut kādā brīdī 19. gadsimtā, ja tu pateici, ka es savu bērnu gribu, lai viņš iemācās matemātiku, tad droši vien kaimiņi teica, kas tas muļķībām, priekš kā matemātika ir. Un tad bija tas, ka bija pretestība un nebija sāk mācīties matemātiku. Un te ir tas pats par to, ka mums pēc būtības vienkārši tas jāpadara par tādu normu. Jo, ja mēs esam tāda sekulāra, zinātniski orientēta valsts, kura orientējās arī uz tādu dziļāku izpratni kā filozofijām un kādām garīgām praksēm, piemēram, vienkārši tādām filozofijām, tad zinātne saka kopš 1980. gadiem, kad parādījās smadzeņu pētījumi ar visiem tiem smadzeņu mērījumiem, tad apzinātība ir svarīga, empātijas attīstība ir svarīga, komunikācijas attīstība ir svarīga, stresa vadības prasme ir svarīga, ir ārkārtīgi daudz lietas, kas parādījās kā vajadzības. Un, ja tā padomā, tad, ja mēs to joprojām neesam pēc 40 gadiem ieviesuši, tas nozīmē, ka līdz šiem 40 gadi tie, kas ir bijuši politikas veidotāji izglītībā, viņi kaut ko, man liekas, ka no tajā lielā bildē noķēruši. Es negribu kritizēt, tāpēc, ka es nezinu detaļas, es zinu vienu otru Latvijas izglītības ministru, es zinu kaut kāds vadītājus, bet man liekas, ka, ja tas nav uz šīm cilvēcīgajām prasmēm vērsts, kas var palīdzēt bērniem, un mēs to darām 40 gadus, kaut kas tur īsti neklapē. Man liekas, tā lielā bilde ir jāsaprot. Kā tev liekas, vai tas var mainīties un vai tam ir jāmainās? Es pirms 16 gadiem sāku ar izglītību strādāt. Es sāku kā emocionāla intelekta treneris, es biju kopā ar augsta līmeņa treneriem, lai kopā ar viņiem strādātu, lai no viņiem mācītos, jo pats biju tiešām zaļš gurķis. Un man liekas, ka pētījumi ir viennozīmīgi par to, ka jābūt ar emocionālam intelektam. Jābūt ar komunikācijas prasmēm, apzinātības prasmēm skolā, empātijai, kas vēl tagad drastiski krīt dēļ sociālajiem tīkliem, empātija radikāli krīt sabiedrībā kā tādā. Jā, tu ieraksti kaut ko, neredzēji, kā tu jūties. Un tas aiziet, iedomājies attiecībās ģimenēs. Kā tu vari ģimeni būvēt, ja tev nav empātijas? Un skaidrs, ka tā ir prasme, ko var attīstīt. Un man liekas, loģiski pēc 5 gadiem tas būs Latvijas izglītības sistēmā. Ir pagājuši 16 gadi. Un ir atsevišķas skolas, kuras meklē visus iespējamos variantus, lai to iedot. Tāda skola ir mazums.
tas nav vairākums, un tur tiešām tas ir atkal tāds lielāks jautājums par mēdījiem, kas to saprot. Paldies, ka mēs par to runājam. Mēdī, kas daudz zina, ka tā ir svarīga lieta un tā tālāk. Izglītības industrijas vadītāji, kas to saprot, un tad ir vecāki, kas to saprot. Bet tas ir tāds komplekss ekosistēmisks jautājums. Vai tu skaties pozitīvi uz nākotni, ka tas mainīsies? Protams, paldies par to, ko tu dari, jo tu strādā, lai tas mainītos, bet kā tev tā pavisam godīgi, cik vienkārši tev ir iet skolās runāt un cik ļoti skolas to viegli uzņem un ir gatavi, jā, mēs esam gatavi mainīties un mēs redzam, šis būs tik vienkārši, izmainīsim, ieviesīsim un viss notiks. Tad vecāki šo sadzird dzibenīgi. Vecākiem vienkārši tur nav nekādu bloku, nekādu pretestību, tāpēc, ka viņiem gribās saprast, tiešām šis ir vajadzīgs, lai smadzenes attīstītos, un tu saki, tas, tāda zinātne vecākiem ir skaidrs. Un tad ir no izglītības cilvēkiem ir tāds izaicinājums, un tad es pateikšu ļoti godīgi. Tad atšķirībā no iepriekšējā, ko es teicu. Tad pateikšu ļoti godīgi, laikam tā atklāti par to, ka tad ir divi veidi direktori. Skolā mums direktori ir ļoti svarīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi izglītības pārvaldes vadītāji. Tad ir izglītības pārvaldes vadītāji, es pateikšu divus elementus, kuriem abiem jābūt kopā. Izglītības pārvaldes vadītāji, kas ir kolosāli, kas saprot drēbi, kas saprot zinātni, ka tu stāsti kaut kādus tos principus, viņi saprot, lai arī varbūt nav medicīniskā izglītība, bet es cenšos uz lielajiem pirkstiem stāstīt, un man arī nav medicīniskā izglītība, bet mans uzdevums ir vienkārši stāstīt. Cits starpā, ja gadījumā kas, ja kādam cilvēkam likās auditorijā, ko tu tev vispār stāsti, ja tev nav izglītība, tad es stāstu tāpēc, ka es arī ar ārstiem esmu strādājis, kā cilvēks, kas vienkārši skatās, runājot ārstu valodā par viņiem saprotamām lietām, un kur viņi zina 10 reizes vairāk nekā es, par principu, kā stresu var neutralizēt. Es taisīju SPKC mācības, nedēļas mācības par to, kā neutralizēt stresu. Tātad, kad es runāju ar šiem izglītības līderiem, un viņi ir atslēga, ja viņi saprot drēbi par to, ka tas ir svarīgi, tad tur nav vispār jautājumu. Jā. Man bija ar Abu Meriju saruna par šo pašu mūsu mācības spējas programmu, ka viņu vajag skolās, ka tur vajag neutralizēt bērniem stresus, lai smadzenes aktivizējās. Viņš kā ārsts, es slēdzu iekšā visus tēmas par endokrinoloģiju, par smadzenēm, tā tālāk. 10 minūtē viņš pateica, domu sapratu, klausies tā, kā mēs to risinām. Ārsts uzreiz saprata. Tad ir, atvainojies, ka tik gari, tad klārēja šo visu. Izglītības līderi, viņiem saprot drēbi, kolosāli. Bet ir otrā daļa. Mums ir ģeniāli, talantīgi izglītības līderi, kas ir kā bebri. Tātad viņi nosiltinās skolu, viņi nokrāsos visu, tur būs jauni krēsli. Ceros, man bija saruna ar vienu ļoti entuziastisku, dedzīgu Latvijas lielas izglītības iestādes vadītāju, kura īsti nesprat drēbi, par ko es stāstu, bet viņa kolosāli stāstīja par to, kā viņa nomanīs krēslus aktu zālē. Un tā ir svarīga prasme. Bet šī gadījumā jautājums par tām abām prasmēm, ja? Ka tur noķer to saturu un tu saproti arī to, kā organizēt. Un tie cilvēki, kuros ir abas šīs dotības, tur brīnumi notiek. Tāpēc es vienkārši tagad varu pateikt, Liepājā ir fantastiski, kas notiek Mārupē, fantastiski, kas notiek vēl dažās pašvaldībās, kur tiešām tas ir kopā šie līderi un vadītāji gan skolās, gan pašvaldībā. Brīnumi notiek. Jā. Kas notiek, ka bērniem nemāca šo stresa regulāciju? Kas notiek skolās, kas notiek ar viņu spēju mācīties? Un es nerunāju par iespējams ar kādām diagnozēm bērniem. Vienkārši bērns, 6-gadnieks, kurš grib 7-gadnieks, 8-gadnieks, kurš grib kustēties. Kas notiek, ka viņam tur ir jāsēž uz laiku? Viņš iespējams jau ir atnācis uz skolu, jau stresā, jau pa ceļam sastrēgums, mamma iespējams arī jau pamodās, jau visi mēs kavējam, visi viens uz otrus apļāvām, atnācām un tagad mācies dabūt 10. Tu zini, kā es teikšu pilnīgi noteikti, es neesmu eksperts bērnu vadībā, virzībā, atbalstā. Es varu runāt no pieaugušo puses. Jā. Es ar skolotājiem esmu diezgan daudz strādājis, ar direktoriem esmu strādājis, ar vecākiem. Un tas, ko es redzu, tad mūsu izglītības sistēmā mums ir sabiedrībai jāieslēdz empātija, gudrus atbalsts, bet nevis vienkārši atbalsts, bet gudrus atbalsts skolotājiem. Jo ir dažādi skolotāji. Ir skolotāji, kas ir īsti savā vietā, kas ir kolosāli, kas ir ģeniāli, un tad ir skolotāji, kas varbūt nav īsti savā vietā, bet jebkurā gadījumā izdegšanas procents skolā ir, tu zini, kāds skolotājiem izdegšanas procents? Varu tik iedomāties. Kas ir tavs cipars? Katrs otrais. 84%. Tad nevis katrs otrais, laikam, sanāk 4/5. Ja? Un tas cipars ir milzīgs, viņš ir neaptverams. Iedomājies, ka tavam bērnam priekšā ir izdedzis skolotājs. Un skaidrs, ka tur ir dažādi iemesli, un viens no iemesliem ir, un es zinu, ka man par to nemīlēs universitātes un tālāk, bet skolotāja sagatavošana ar kādu prasmi vai prasmēm viņi ieiet skolā,
ir diezgan nepraktiska, man liekas. Jo tur ir stresvadība ļoti svarīga, komunikācija ļoti svarīga, ideja pārdošana ļoti svarīga, apzinātība ļoti svarīga, empātija. Tur ir jāgatavo daudz tādas prasmes, kurām būtu fundamentāli lielāks akcents jāliek. Jo es esmu redzējis jaunos skolotājus, kas bēg no saviem pienākumiem, jo viņi netiek ar to klasi galā, vai viņi baidās no vecākiem. Jā. Un tad šī situācijā mēs iedomājamies atkal no vecāku puses, no pieaugušo cilvēku puses, ka bērni pēc būtības ir jāskatās kā tava atbildība, kuriem, piemēram, pieaugušam cilvēkam ir jāsaprot, ka tas, kas notiek ar to klasē, ar to bērnu, tā ir mana atbildība, lai, piemēram, no bērnam no savu organismu izņemt ārā stresu. Bērns atnāk, un tā ir tā mūsu mācībspējas programmas būtība, ka bērns atnāk uz klasi, un pat ja tavs bērns ir kolosāls klasē, ja kādi 4 bērni no 25 taisa troksni, trobeli un tā tālāk, process nojūg. Pareizi. Un tad ir jautājums, vai tajā brīdī tas pasniedzējs mācīs matemātiku, vai viņš mēģinās tikt galā ar šiem 4 burvīgiem, sirsnīgiem bērniem, kas vienkārši nevar sev savaldīt. Un tad mūsu lielais jautājums par cēloņu izņemšanu, ka bērnam ir jāpalīdz neutralizēt dziļais stress. Un tā ir pieaugušo atbildība. Tāpēc, ka bērnam pēc būtības, pēc smadzeņu attīstības principiem, bērnam tā mentāli konstruktīvi nav iespējams tagad ar savu pārliecību mēģināt savu stresu neutralizēt. Arī pieaugušie to netiek galā iedomājas, un tad mēs gribam to no 6-gadīga, 10-gadīga bērna. Tad pieaugušo atbildība ir mācīt to struktūru sataisīt, un tāpēc mācības spēja iet skolās, lai izņemtu dziļo stresu ārā. Piemēram, ja mums te bija vienā pašvaldībā skolotāja, piemēram, mums iedeva trakāko klasi, direktors pateica, ja ar šo trakāko klasi tiksiet galā, un es atvainojos, ka saku vārdu trakākā klase. Viņi zināja, ka viņi ir tie trakākie. Tad neko nekomentēšu. Yes. Neko nekomentēšu. Tad ir runa par to, ka klase, kur ir ļoti daudz, sauksim to tā, enerģijas līmenis ļoti augsts. Jā, ļoti. Un attiecības ir tādas, ka tur ļoti daudz jāmācās, lai uzlabotu. Ja, tur ir bišķiņ piņķirīgi, bet tādu klašu Latvijā ir daudz. Mēs esam mobbingā pirmajā vietā Eiropā. Un tā ir viena no lielākajām traumām, kas cilvēkam uz mūžu ir. Tad mums iedeva to dulāko klasi, un tad mēs šobrīd esam kaut kādās 30-40 skolās Latvijā, atvainojos, tas cipars visu laiku aug. Un tad pēc 2 mēnešiem skolotāji ziņo, ka normalizējies ir process, un arī skolotāji bija pie izdegšanas. Jā. Un, kad tu izņem ārā to bērnam to nervozitātes, agresijas sakni, un tu sāc lenītēm arī tā kā viņiem palīdzēt sejusties atkal normāli, mācību process uzlabojās. Un ārkārtīgi svarīgi, ka mēs palīdzam. Jo es vēlreiz uzsveru, tas ir tas pats jēdzīgais, labais, foršais bērns. Un tu stāstīji par to, ka tev meita ir enerģiskā. Es biju totāls enerģiskais keiks, nevarēju nomierināties no tālām projām. Vai ne? Un tad ir stāsts par to, ka vai es esmu slikts bērns. Es domāju, ka es nebiju slikts bērns. Jautājums par to, ka atkal saskaņā vienu ļoti tādu vienkāršu zinātnisko pētījumu, ja bērns nevar realizēt savu radošumu, viņš kļūst agresīvs vai destruktīvs. Tas pats notiek ar pieaugušiem. Ko dara vīrieši laukos? Es nevaru realizēt savu radošumu, nekur ir alkohols. Tad saprotot, ka 86% skolotāji ir izdeguši. Tas ir tāds bīstams cipars, godīgi sakot, diezgan tāds traģisks. Vai jūs darbojaties savā programmā arī ar skolotājiem un palīdzat, dodat atbalstu un instrumentus? Jā, te ir viena nianse. Jebkurš skolotājs vai skolas direktors sapratīs, ka atrast laiku skolotājiem parūpēties par sevi vai taisīt skolotāju mācības, tur nav bieži vien ne laika, ne budžeta, ne skolai, ne pašvaldībai. Un līdz ar to sanāk tas, ko šobrīd, esot 16 gadus un redzot, kā skolas darbojās, tas, ko mēs sapratām ar mācībspēju, ka mēs cenšamies izņemt tos galvenos stresa elementus, kas ir skolotājiem. Un tie stresa elementi ir tas, ka mēs nepalīdzam bērnam ieslēgties mācību procesā. Tas nozīmē, ka mums ir 3 programmas veidi, kā tas strādā, tur ir dažādos līmeņos, bet pirmais ir tas, ka ja skolā ir kāda klase, kas ir, mēs varam saukt tās par ļoti enerģiskajām klasēm. Viņas ir hiperenerģiskas, hiperaktīvas un tālāk, un skolotājiem ir reāli sarežģīti novadīt stundas. Un arī es gribu visiem vecākiem pateikt, lūdzu, esam empātiski pret skolotājiem, jo mums nevajag iekāpt, es baigi skarbi tagad pateikšu, Krievijas režīmā, ka to ir labi un sliktie tā nometne, šitā nometne. Mums vajag būt empātiskiem, tāpēc, ka, iedomājies, ja tu mājās ar saviem 2 bērniem knapi tiec galā, un tad skolotājiem tur priekšā ir 25 bērni, no kuriem 4 taisa tādu troksni un tādu ņemtni un destrukciju, ka tur vajag milzīgas prasmes, lai tiktu ar to galā. Tad vienkārši būt empātiskiem par to. Un tad, kas ir jāizdara, ka šī klase, teiksim, tā ir tās dziļās mācībspējas stundas, kas sākās dienas sākumā vai pirms mācību stundām vai līdz 1., 2. vai 3. stundā, ka tiem bērniem ir iespēja izņemt dziļo stresu ārā.
tad bērns atnāk uz skolu, un tad, pieņemsim, 3, 4, 7 bērniem ir vai nu milzīga apātija, vai bišķiņa depresija, vai arī bišķiņa aizkaitinājums un agresija. Un aizkaitinājums varbūt tāpēc, ka viņš nav izgulējies, viņš nav paēdis, sirsnīgs tāpēc, ka mājās ir problēmas ar vecākiem. Ja vecāki šķirās, tas ir milzīgs jautājums. Ja vecāki strīdās, tas ir milzīgs jautājums. Ja sociāli nelabvēlīgā ģimene, tas ir milzīgs jautājums. Viņam tā sirsniņa sāp, un tas nāk ārā destrukcijā. Tad, ja mēs mēģināsim skolotājiem palīdzēt visiem nākamajiem skolotājiem, ar ko tas bērniņš sastiekās vai visā klasē satiekās, mēs tur neizglābsim to. Mums ir jāpalīdz to cēlu un izņemt ārā. Un tas izaicinājums un labā ziņa atvainojas ir tā, ka tiem bērniem to dziļo stresu mēs varam izņemt caur prieku ārā. Šis ir unikāls paradoks, ka es nezinu, kur, ko, kādā veidā cilvēki taisa šādas programmas, bet mēs nevaram izdarīt neko, ja mēs neizmantojam dopamīnu spēku. Tad dopamīns ir kā hormons, kas ir pozitīvās atkarības vai visādi atkarību veicinošs hormons. Mums jārada pozitīva atkarība no kustības, kur ir elpošanas tehnikas iekšā, kur ir pašrefleksijas tehnikas iekšā un apzinātības tehnikas iekšā un tā tālāk. Un tad no rīta atnāk šī klase, viņa izkustās ar dziļu prieku, tur ir elpošanas tehnikas, kas nāk nākamajā līmenī klāt, tur ir apzinātības, refleksijas tehnikas un tā tālāk, un tad viņa ieiet tajā klasē, un tas skolotājs var normāli strādāt. Jo mēs nevaram šobrīd nokomercēt augstākās izglītības. Es ļoti atvainojos, ka es esmu tik kritisks šī ziņā, bet man liekas tiešām tur vajag sirdsapziņu paņemt rokās tiem cilvēkiem, kas veido mācības skolotājiem. Skolotājiem vajag būt daudz spēcīgākiem komunikācijā. Būtisks, jo ja es redzu mācībās pusi no skolotājiem, kas badās no vecākiem. Un es to saprotu, tāpēc, ka vecākiem viņi nāk ļoti emocionāli. To var ļoti saprast, bet tā ir milzīga prasme. Un šobrīd, kad lūdzu augstākās izglītības iestādes nelaidiet ārā no savām skolām skolotājus, kuriem nav izcilas komunikācijas prasmes. Vienkārši viņiem tiešām ir izcilām komunikācijas prasmēm jābūt. Tātad pirmais punkts. Mēs no rīta bērniem iedodam dziļās mācībspējas stundas, izņemt stresu ārā, dažām klasēm skolā. Nākamais ir starpbrīži, kā mēs starpbrīžos izskatāmies, bet mērķiecīgi. Nevis vienkārši kaut kā haotiski tā un šā, bet vienkārši mērķiecīgi. Un trešais ir jau stundās. Kas zīmīgi, zinātne par to 45 gadus veca. Pētījumi ir daudz un dažādi, un tagad, kādā brīdī mums cilvēki saka, ak, Dievs, tur noticis brīnums. Tagad šodien atnāca ziņa no Liepājas, vienas no skolas, kur ziņo klases audzinātāji, ka tiešām izstāsta, ka bērniem sāk akadēmiskās sekmes bišķiņ iet uz augšu, tāpēc, ka normāls process notiekās, viņiem smadzenes aktivizējās. Un man kā vajadzētu būt ārkārtīgi priecīgam un iedvesmotam, bet man liekas, tas ir pašsaprotami. Tas vienkārši ir pašsaprotami. Tā ir 45 gadus veca zinātne. Jā, tas kustības spēks, to arī gan bērniem, īstenībā arī pieaugušajiem. Tikai mēs kaut kā negribam to darīt, bet redz, kā forši jūs aizvarat uz skolu, jūs piespiežat arī to darīt. Atslēgas, es negribu izmantot nevienā brīdī vārdu piespiest. Jā, es gribu uzsvērt vēl vienu iepnēju lietu, ka šis nav sports. Tas nedrīkst būt sports, tas ir stāsts par kustību. Jo ir meitenes, kurām patīk dejot. Ir meitenes, kurām patīk lēkāt vai spēlēt rotaļas vai kaut kādas aktivitātes taisīt. Mums ir jākļūst par cilvēkiem. Mums jākļūst par cilvēkiem tajā ziņā, ka tavā priekšā ir bērns, un viņiem varbūt negribēsies spēlēt futbolu, vai skriet 400 metrus, vai taisīt 150 pietupienus, viņam gribēsies kustību. Mums ir jāizdara tā, ka no 90% no bērniem iziet no skolas ar mīlestību pret kustību. Jā. Tas ir tas gala mērķis. Varbūt liekam 95%, lai tie 5% mums ir ģeniālie vienalga, kas programmētāji, un tā tālāk, bet mums vajag, lai 95% bērni mīl kustību iziet no skolas. Jā, jo dabīgi viņš jau to arī grib darīt, pavērojot bērnus, aizejot uz meža parku ar savēju un 2 māsas bērniem, ka viņi kopā 3. Viņi vienkārši skrien. Tā liekas vispār bez nekāda iemesla. Mēs tagad pieaugušies, mēs ejam, apagaidi zārgus, fiks, pa kalnu lejā, augšā palicās 3. Varam iet tālāk. Un praktiski es ar to daru ar viņiem, man ar to dabīgi gribas darīt. Un pēc tam tu jau vari jūties, nevis, ka tu gribi aiziet mājās, pabļaut uz kādu, bet tu esi tā dabūjis un vari pieslēgties arī savām domām. Es pateikšu vienu ārkārtīgi īpatnēju analoģiju, kā mēs kā sabiedrība ar šo izglītības sistēmu esam kaut kā aizlauzuši līdz tam, ka mēs nenormāli uzstam par normālu. Pateikšu piemēru. Cilvēki pirmajā klasē, kas ir pirmā prasme, ko mēs iemācāmies pirmajā klasē, tā pirmā prasme, kā tev liekas? Jālasa. Nē. Tā nav pirmā prasme. Es teiktu sēdēt. Es gribēju mums vienkārši ir jāsēž. Mums vienkārši jāsēž. Tas nav dabīgi, mums ir jāsēž. Ok, labi, varbūt tā sēdēšana principā ir vajadzīga, tāpēc, ka ik pa laikam ir tādas sapulces vai šitādas sapulces, bet arī apsteidz jau pirms 25 gadiem Boeing valdes sēdes tika ejot. Tad viņiem ir tie gājēji, kā to sarežģījās sauc, es nezinu. Trendmili. Kā?
Trendmils, skreiceliņi, jā. Un vienkārši tur ir 10 cilvēku sapulce, un viņiem ir šis skreiceļš, kurā viņi lēnām iet, visiem priekšā ir datori, un viņiem tur ir sapulces. Tad mēs mācāmies kaut ko neloģiski sēdēt. Jā. Un tagad ir konferences, tagad arī mums ir Liepājā 23. aprīlī Liepājas dzimtārā konferences, mācību konferences, ja gadījumā kas visi liepājnieki vecāki, izglītības līderi droši dodaties uz Liepāju vai rakstiet man kaut kur tīklos un meklējiet, tad mēs esam kā aktīvo mācību konferenci. Jo ir paradoks, ja es kādā brīdī, kādā konferencē paprasu, un tagad, draugi, kā jūs jūties, varbūt vajag višķiņi izkustēties? Nē, un tas nav dabīgi, tas nav loģiski. Restīvi, mēs par normālu uzstam mūsu nenormālo vēlmu būt pasīviem. Un, ja tas ir 40, 50, 60 gadiem cilvēkiem, tad viņiem, kas nāk tā jaunā paudze, mums jāsaprot, ka tā jaunai paudze, nākamajai paudzei ir jābūt dzīviem, veseliem tajā ziņā, ka viņi ir kustīgi gan savā ķermenī, gan arī savā smadzenēs. Ja mēs runājam vispār par tādu spēju apzināties, tam pamatā vajadzētu būt, ka tā ir emocionālā inteliģence, ka tu saproti, tas emocionālais intelekts, ja, ka tu saproti, ka tev ir jāsāk saprast kaut kas par sevi, vai tu vari pateikt, kas ir emocionālais intelekts un kādu lomu tas spēlē, vai mēs ar to piedzimstam, vai mēs to spējam attīstīt? Emocionālais intelekts pēc būtības ir attiecības, un attiecības ar sevi un ar citiem. Un tad attiecības ar sevi nozīmē, ka es jūtu savu ķermeni, un es jūtu, piemēram, kad man nāk izdegšana klāt. Es te kolēģei vakardien teicu, klausies, uzmanies, man izstāst, te tur kaut kas klauvējās. Es vienai izglītības pārvaldes vadītājai esmu 3 reizes pateicis, lūdzu, es uzmanīgi tas, ko es redzu no malas, ka tu tur ej gar ļoti plānu maliņu. Mēs bieži vien nejūtam. Mēs iedegamies, mēs kaut kur skrienam, tad mēs nejūtam sevi. Tad attiecības ar sevi. Tas pats arī par mūsu karjeras izvēlēm. Ja tu atceries, atrodi savu vērošanos kursu savulaik, ko es taisīju uz tiem flowiem, ko es bāzēju, ir stāsts par to, ka man ir jājūt, kas ir mana lieta. Ja es redzu 18-gadīgu jaunieti, kuram prasi, vai tu zini kādas lietas, kas tev ļoti patīk un aizrauj, viņš nevar nosaukt nevienu. Ir 50-gadīgi cilvēki, kas nevar nosaukt lietas vairāk par 4, 5. Un, kad tu paēji cauri, izrādās ir 100, 200 tādas lietas. Kāpēc viņš nevar nosaukt? Un ko viņam darīt, lai viņš varētu? Kas ir tā, varbūt tu var iedot tādu, mums atklāt tādu vismaz 1, 2 instrumentus. Pirmā lieta, tagad sēžu mājās, klausos, saprotu, jā, nu nezinu, ko man darīt, it kā tiešām, nu nezinu. Ko man izdarīt? Paņemt lapu ar pildspalvu vai iziet ārā saulē, pastīties, ko man darīt? Dzīvē mūsu organisms ir izbūvēts tā, ka mēs caur prieku varam nonākt pie saviem labākajiem dzīves rezultātiem. Tieši caur prieku. Tad psiholoģija man ir prieks. Man tiešām ir prieks analizēt un pētīt kaut kādas cilvēku miedarbības un attiecības, un tā ir mana lieta. Jā, es esmu bijis televīzijā režisors un tā tālāk, bet tā ir tāda man prieka lieta. Vai arī man prieka lieta ir volejbolu spēlēt. Vai man prieka lieta ir runāties par cilvēku attiecību jautājumiem. Tad, kad jūs tagad mēģināt saprast, kas ir tā jūsu lieta, ko es saucu par flow, tas ir viens no Čikāgas universitātes viena profesora jēdziens par flow, jeb plūdumu, ka tev apziņā tāds ak, Dievs, kā laiks lido. Es daru kaut ko, kas man patīk. Vai sēņot, kas ir Latvijas nacionālais flows, vai kapus apkopt, kas ir Latvijas nacionālais flows, vai varbūt iet pastaigāt pa mežiem un tā tālāk. Mums ir kaut kādas lietas, kas mums patīk, aizrauj, laiks lido un plūst. Tad vai tu vari pierakstīt 100 līdz 200 šādas lietas, aktivitātes, kas tev patīk? Arī tagad man bija nesen darbiņš ar Latvijas valsts pārvaldes vadītājiem. Un arī tas jautājums par to, ka tad tie cilvēki ar milzīgām atbildībām ir. Un arī tur es skatos, kur kaut kur sejās var redzēt bišķiņ kaut kāds izdegšanas pazīmes, jo ārkārtīgi daudz strādā cilvēki. Man te viens liels iestādes vadītājs, ko Latvijā cits cilvēki zina, saka, es tajā un tajā datumā 3 naktī biju ar saviem darbiniekiem, lai es atbalstītu viņus kaut kā tur vienā digitālā procesā. Man tā kā asars ir ārā, es redzu, ka viņi ārkārtīgi strādā. Bet flowi, šīs aktivitātes, kas ir tās, kas aizrauj, vai tā ir sēņošana, vai tā ir skriešana, vai tā ir peldēšana, kas man tiešām patīk, fantastiski neutralizē dziļos stresus. Vai ar tām obligāti ir jāpelna nauda? Jo iespējams reizēm ir tas apgrieztais uzskats, ka man ir jāstrādā, un tad, kad to jāpelna nauda, iespējams kādam, nezinu, patīk vērot, kā stārķi migrē no vienas. Vismaz ļoti amizants process, kāpēc viņi atgriežas tik tālu lido. Cik skaists piemērs bet, interesanti, ja, kokā, bet tu padomā, baigi tā nauda ar to varbūt tā nenopelnīšu. Un tad es tā palieku, labi sēžu, tad grāmatvedībā nepatīk man tā grāmatvedība, bet sēžu un skatos uz tiem tārķiem. Mums šīs aktivitātes, kas ir mūsu ģenētiski paredzētās aktivitātes, jeb kā es to saucu flow, ir šīm lietām primārs. Lai es atjaunotu ķermeni, tad, ja tu esi noguris no darba, tev nevajag ar sakostiem zobiem tagad iet skriet. Ja tu ar sakostiem zobiem skriet, tā nav tava aktivitāte. Tev vajag vilīteni darīt. Pateikšu piemēru, es atbraucu no kaut kādas lekcijas, treniņi man volejbolam notika beachbox netālu no Latvijas mobilā telefona vai VF kultūras pilstura, un tad es atbraucu mašīnā un sēžu, man 10 balē enerģija 2.
10 balēs enerģija 2 nevar no mašīnas izkāpt. Zini to sajūtu dažreiz, ja? Nu, tu varbūt mazāk, tu esi fitness treneris un tā tālāk, bet es nevaru no mašīnas izkāpt. Un es apsolu sev, es aiziešu līdz laukumam, un ja pēc 5 minūtēm kaut kas bišķiņ uzlabosies, ok, es palieku treniņā. Ja nē, es braucu patās uz māju, uz Čiekurkalnu. Es aizēju līdz tam laukumam, basās kājas iet smiltīs. Pirmā sajūta. Otrais, tur kaut kāds ķiķis ar čaļiem. Man patīk ļoti ķiķēt un jokoties un daudzīties. Un tad mēs sākam ar bumbu, ko tur darīties, ar iesolīties, un man pēc 5 minūtēm enerģija ir 4. Un es beidzu treniņu, enerģija man bija 9. Tad tas man ir vieglītēm, tas man ir pavēlk aiz matiem. Tad enerģijas atjaunošana. Pirmais punkts. Otrais punkts ir savas profesijas atrašana. Mums ir jābūvē savi darbi uz to. Tas nenozīmē, ka tas tikai vienīgi tam, bet tikai jābūvē savu darbu. Ja man psiholoģija ir tā lieta, kas man ir pamatlieta manā dzīvē, un veidot mācību procesu ir mana lieta, un izprast smadziņu principus, tās ir manas lietas, tur ir daudz flowi. Trešā lieta ir attiecības. Attiecības ir jāvar uzlabot un var uzlabot ar flowiem. Ik pa laikam kaut kādi, ja gadījumā ir kaut kādas attiecību problēmas un pāri kaut ko stāsta, tad uztaisiet sarakstu, kas jums ir kopīgie flowi. Caur to. Ceturtais. Spēja mācīties uzlabojās ar flowiem. Bērni, ja viņi var izflovoties vai viņi varbūt tajās plūsmas aktivitātēs, tas fantastiski uzlabos smadzeņu darbību. Tur ir daudz tie pielietojumi. Vienkārši atkal atcerieties, vienkārši tas dīvainais piemērs. Delfīnam ir jāpeld okeānā. Ja es neesmu savā okeānā un es neesmu tajā savā dzīves priekā, ja bērni nav skolā šajā dzīves priekā, tad viņiem būs sakosties zobi, viņiem būs grūti, viņiem kāps agresija. Un ir bērni, kuri ir pieklājīgi, kas to agresiju apspiedīs, ja? Viņi turēsies, un ir bērni, kuriem vienkārši tur viss nāks ārā. Jā. No kā citīs vispārējie bērni. Jā, tas pieņēmums, ka tā dzīve ir kaut kā tur jācieš, vai ne? Bet tas dzīvesprieks un viņa jau tāda vienu reizi, tikai ir tāds super klišejisks skan, bet principā viņi ir vienu reizi. Nu, tad kāpēc nemēģināt sākt no jebkura, jo vai ir kaut kāds vecums, kurā tu saproti, nē, šis vairs nav priekš manis, es nevaru ne savu flow, ne savu aizraušanu, neko atrast. Viss šitā man tagad ir jādzīvo. Vai ir kaut kāds vecuma limits? Vecuma limita galīgi nav, pilnīgi nav. Lūdzu, cits starpā, piemēram, es pirms gadiem 3 laikam triatlonu pieveicu. Mani iedvesmoja ir tāds Richards Bransons, tas ir angļu tāds miljardieris, filantropists un tā tālāk. Viņš 73 gados laikam savu pirmo triatlonu pieveica. Tādā ziņā, ka mums nav jāstāv uz to savu vecumu. Bet, laikam, ko es gribēju pateikt par to, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi ļoti dīvainu lietu saprast, ka dzīvē mēs pa maz meklējam vieglākos ceļus. Šis ir dīvains paradoks. Tad, piemēram, es ik pa laikam eju uz trenižera zāli, un tad es redzu, ka treneris, nezinu, kā tu strādā, mēs neesam kādu laiku runājuši ar tevi, bet tas, ko es redzu, ka treneris saka, lūdzu, dar šo trenižieru. Un tas cilvēks saka, nu, zini, man šis nevisai patīk. Un es saprotu, ka tas treneris neizprot, ka atrodi lūdzu no šiem visiem trenižieriem, kas ir tas veids, kas tev vislabāk patīk, jo tur būs tas dopamīns. Un tas vieglākais ceļš nozīmē, kā analoģija ar delfīnu. Tad vai delfīns ir jāpierunā peldēt? Nu, lūdzu, papeldi vēl nedaudz. Nu, tev nav ar delfīnu, par to jārunā. Un mums ir tas pats, mēs stresu neutralizējam vislabāk ar vieglāko ceļu, ar to, kas ir mans. Mēs uzlabojam attiecības ar vieglāko ceļu, kas mums abiem diviem kopīgs. Attiecības bērniem uzlabojās ar vieglāko ceļu. Ja bērnam patīk spēlēt tenisu, spēlē kopā ar bērnu tenisu un uzlabosies attiecības. Un tā tālāk un tā projām. Vieglākā ceļa fenomens ir ļoti īpatnējs, tāpēc ka ja es daru vieglāko ceļu, piemēram, man volejbols dod vislielāko tādu enerģijas atjaunošanu, tas nozīmē, ka es varēšu kaut kādas darba grūtības, izaicinājumus labāk tikt ar viņām galā. Mums tāpatās dzīvē būs izaicinājumi. Mūsos ir daudz baiļu, kas konstruē dzīvē problēmas. Kā tur bija, kā vilku piesauc, tā vilks lāt. Mūsos ir bailes, viņas rada dzīvē problēmas. Ja mēs ejam vieglāko ceļu, mēs varēsim daudz kaut ko forši izdarīt. Jā. Jo grūtības tāpatās viņas kaut kur parādīsies. Ja tev būtu, kā cilvēkam jāraksturo, kas ir māksla dzīvot? Māksla ir ļoti neparasts vārds. Viņš ir savā ziņā labs vārds, tāpēc, ka mēs apzināmies, ka tas nav vienkārši. Jo, nu, kā lai pasaka, kur amatieris taisa to un to sveču, tur ir skaidrs, ja viņš tur pieliek kaut kā tādu leņķi un tā tālāk, mēs redzam Da Vinci tur gleznas vai mēs redzam vēl kaut kādas lietas, ko Latvijā kāds taisa vai Rekur Zibalots uztaisīs ar animācijas filmu un tā tālāk. Mēs redzam, ka tā ir māksla un tas nav vienkārši. No vienas puses. No otras puses, tas vārds, ko es gribētu te papildināt, ir tas atkal, ka, ja jūs atrodat to savu vietu, ko jūs gribat darīt, kas ir tā tava lietiņa, ja man ir psiholoģija, bet tev ir fitness un savu ķermeņa izprašana, ja, un kaut kādu vēstījumu nodošana, kas laikam ir arī tava lieta, ja, kas ir tavs flows un tā tālāk, tad mums gribās šo mākslu apgūt. Un mēs pēc būtības visi esam mākslinieki. Tas, kas vienīgais ir jāizdara, laikam, es ārkārtīgi novēlu, ka mēs
zinām un gribam, ka Latvijā, piemēram, kad bērni iziet no skolas, ārā, ka tās ir nākamās paudzes, nākamās ģimenes, nākamie vecāki, ka viņi mīl šo mākslu kā komunikāciju. Jo komunikācija ir māksla. Kādu vārdu atradīs, kā tu iedvesmos, kā tu uzklausīs, kā tu strīdu izvirzīs kaut kādā mierīgā gultnē, vai ne? Kā tu stresu neutralizēsi, tā ir māksla. Tātad, piemēram, vai es 8 gadus katru dienu pierakstu, ko es daru, kāds man ir enerģijas līmenis, cik es ūdeni lietoju, cik es guļu, kāda man fiziskās aktivitātes, 8 gadus tā katru dienu pierakstu. Un es vienkārši mēģinu sevi attīstīt to mākslu ar prieku atjaunoties. Un ar prieku mācīties un mākslu dzīvot, lai mēs iemīlam mākslu dzīvot. Un rezumē, kāds būtu tavs vēlējums jebkuram, kurš šo klausās? Izprast to, ka ir labi kaut ko darīt pirms dzīves aira. Jo tagad atnāk dzīves airas un sāk laust tev veselību, tu domā, kas man jādara. Vai tagad lūst attiecības ar otru pusi, vai ar bērniem, vai ar darbu, vai pašam ar sevi, vai optimisms nav, vai depresija nav. Atnāc dzīves airas. Un dzīves airas, tas, ko es esmu piefiksējis, viņš nāk vispirms ar maigiem klauvējieniem. Vienreiz pieklauvējās, otrreiz pieklauvējās, un tie klauvējieni nāk ar to, ko tev tuvinieks saka, to, ko tev darbā saka, to, ko tev līdzcilvēks saka. Vienkārši sadzirdēt to dzīves airus, jo es vienkārši retrītos, ka es redzu zemapziņas retrītos, ka mēs strādājam ar cilvēkiem, ka mēs esam tik daudz ko nedzirdējuši no tiem dzīves airiem. Un, piemēram, es tos saku no savas pieredzes, man ir bijuši kaut 20 dzīves airi, un es sākotnēji tik spēcīgs, tik izturīgs, un tālāk es izturēšu visas tās vētras un sadzirdam dzīves airas laicīgi, jo tad tu vari harmoniskāk dzīvot un palīdzēt citiem cilvēkiem, un tad ir ārkārtīgi daudz tā lielāka duka, iespējams, mākslē dzīvot. Zārgus, paldies tev un pateicībā par to, ka tu biji šeit. D vitamīns imunitātes atjaunošanai no Nateo D, starp citu pieejams dažādos veidos, gan sprejs, gan kapsulās un arī šķidrā formā. Un arī dāvanu karte no Dentārium, kas ir zobārstniecības klīnika, kas izmanto jaunākās ārstēšanas metodas. Paldies, jo smaids jau ir tāds skaistākais aksesors, vai ne? Paldies tev. Paldies tev. Labi. Paldies, mīļo skatītāji, ka biji kopā šajā sarunā. Mēs ļoti ceram, ka iedvesmojām tevi arī paskatīties uz savu ikdienu, lai to veidotu aizrautīgāku un harmoniskāku. Mēs tiekamies jau nākamajā sižetā.